Meklējot Nemo sprostā. Nemo grasījās pirmo reizi izpētīt Brūnaļu kaņonu. Klaunzivs bija ļoti satraukta. Mazajam piedzīvojumu meklētājam ļoti patika apskatīt vēl neredzētas vietas. Zivtiņas labākie draugi jūras zirdziņš Šeldons, astoņkājas Pērle un Tets, tauriņzivs ar garu degunu, arī devās līdzi. Nemo tētis Mārlins un viņa draudzene Dorija rādīja ceļu. Līdz ko Dorija grasījās pārkāpt drošības noteikumus, parādījās zaļas zivs vārdā Sargs. Viņš bija Nemo klases biedrs. Reizēm Sargs bija sabozies. Pirmais noteikums – nekad neļaut draugam atpalikt, Dorija klāstīja. Otrais noteikums. Dorijas atmiņa atkal kliboja. Viņa nespēja atcerēties pārējos noteikumus. Visas zivis uzmanīgi klausījās, tikai ne Sargs. Es to visu jau zinu. Man vajadzētu būt ekskursijas vadītājam, viņš burkšķēja. Pēc brīža draugi devās ceļā. Viņi satika milzu haizivi Brūsu. Sveikiņi, viņš uzsauca, smaidā nozibinot savus lielos zobus. Ai, mazās zivtiņas iekliedzās. Viņas nekad nebija redzējušas haizivi tik tuvu. Tā izskatījās biedējoša. Neuztraucieties, Brūss ir mans draugs, Nemo paskaidroja. Mēs esam drošībā. Tieši tā, mazais, apstiprināja Brūss. Zivis ir draugi, nevis pārtika. Tad Mārlins pamanīja kādu augu. Skat, bērni, viņš iesaucās. Es jums parādīšu, ko ļoti svarīgu. No šī auga allaži jāizvairās, Mārlins pamācīja. Ja jūs tam piekarsieties, dabūsiet niezošas pumpas. Au, uj! Nemo tētis ar jocīgu sejas izteiksmi sāka dīvaini locīties ūdenī. Viņš bija nejauši pieskāries augam. Man jātiek mājās, Mārlins teica kasīdamies. Piedodiet, bērni, nāksies atcelt ceļojumu. Jūs nevarat peldēt bez vadītāja. Ai, nē, visi iesaucās. Es varu būt ceļvedis, Sargs ierosināja. Bet zivis nepievērsa viņam uzmanību. Tad Nemo radās ideja. Ja nu Brūss būtu Dorijas palīgs? Mārlins brīdi apdomājās. Laikam tas būtu prātīgi. Tikai esiet uzmanīgi, viņš brīdināja. Tētis pamāja dēlam un peldēja mājup. Dorija un Nemo lūdza Brūsam pievienoties ceļojumā. Es jums ar prieku palīdzēšu, draugi, viņš sacīja. Es zinu lielisku vietu. Tā ir interesantāka par Brūnaļu kaņonu. Vai gribat redzēt nogrimušu pirātu kuģi? Jā, zivis iesaucās. Vai tur ir spoki? Tets jautāja. Nesmu redzējis, Brūss noteica. Pirātu kuģis? Tas ir garlaicīgi, turpināja Sargs. Brūss vēl nebija atbildējis, kad Nemo nostājās starp viņiem. Neņem Sargu galvā. Viņš ir pārgudrs prātvēdars. Tas saniknoja Sargu. Es viņiem parādīšu. Man jābūt vadītājam. Brūss aizveda Doriju uz mazās zivtiņas, uz vecu nogrimušu pirātu kuģi. Esam klāt, draugi! Brūss lepni noskandēja. Šeit es spēlējos, kad biju maza zivtele. Fantastiski, sajūsminājās Pērle. Nemo domāja, ka kuģis izskatās bais un bīstams, bet arī ļoti aizraujošs. Es gribu to izpētīt, viņš iesaucās. Sargs tikai norūca. Kuģa vrakā bariņš izšķīrās. Nemo un Pērle atrada vecu lielgabalu,
Teds un Šeldons peldēja iekšā un ārā pa iluminatoriem. Drīz vien Nemo saprata, ka Brūss un Sargs ir pazuduši. Viņš juta, ka briest nepatikšanas. Klaunzivtiņa atstāja pārējos un peldēja abus meklēt. Pēc brīža Nemo ieraudzīja Brūsu un Sargu uz kuģa klāja, blakus lielam būrim. Viņš peldēja tuvāk un prātoja. Kas gan Sargam padomā? Brūs, šķiet es redzēju būrī spoku, Sargs ieminējās. Tiešām? Es paskatīšos, Brūss atbildēja. Viņš aplūkoja sprostu no visām pusēm un ielīd iekšā. Sargs ātri piepeldēja pie būra durvju bultas un centās to aizvērt, bet tā bija iesprūdusi. Brūss, uzmanies, Nemo sauca. Tas ir slasts! Līdz ko Brūss sadzirdēja Nemo, viņš sāka kustināt sprostu, taču tā vietā, lai aizbēgtu, haizivs nejauši aizcirta būra bultu. Durvis ar būkšķi aizkrita ciet. Uzmanies no spokiem, Sargs mēdījās. Viņš peldēja prom, cik ātri vien spēja, lai nu kā. Brūsam bija ļoti lieli zobi. Neuztraucies, mans draugs, es tevi izlaidīšu ārā, Nemo rosījās censdamies atvērt būri, bet nekas nesanāca. Durvis bija iesprūdušas. Varbūt Dorija var palīdzēt? Brūss ieminējās. Es tūlīt atgriezīšos, Nemo apsolīja. Klaunzivs ātri aizpeldēja prom. Man vajag palīdzību, viņš sauca pārējām zivīm jau gabalu. Sargs ieslēdzis Brūsu lielā būrī. Taisnība, smīkņāja Sargs, tikko atpeldējis. Mums viņš tāpat nav vajadzīgs. Es varu būt vadītājs. Bet Brūss ir mūsu draugs, iebilda Šeldons. Jā, Pērle piekrita. Mums viņš jāglābi, mēs nevaram pamest draugu nelaimē. Nemo noteica. Es tikai gribēju, Sargs uzsāka. Pēkšņi vaininieks samulsa un uztraucies atkāpās no pārējām zivīm. Viņš peldēja zem grīdas dēļa un paslēpās. Un tad viņš iesprūda. Zivis centās pacelt dēli, lai izvilktu Sargu, bet nepietika spēka. Dēlis pat neizkustējās. Mazais viltnieks bija iesprostots. Ak, nē, Nemo iesaucās. Kā lai dabūs Sargu ārā? Varbūt Brūss varētu palīdzēt, ierosināja Dorija. Bet Brūss arī ir slazdā, pārējie viņai atgādināja. Mums viņš jāatbrīvo, Dorija paziņoja. Dorija lika pārējām zivīm palikt turpat un turēties kopā, bet pati aizsteidzās kopā ar Nemo. Dorija un Nemo vilka un grūda Brūsa būri, bet durvis nevērās vaļā. Brūss, tev jāizlaužas ārā, sacīja Nemo. Gards iesprūdis, Dorija uztraucās. Viņu sauc Sargs, Nemo pārlaboja. Jā, Sargs, piekrita aizmāršīgā zivs. Es zinu, ka Sargs izturējās ļoti nejauki, Nemo teica. Bet viņam ļoti vajag tavu palīdzību. Haizivī pietika ar dzirdēto. Krak! Brūss saņēma spēkus un izlauzās cauri sprosta restēm. Viņš peldēja pie Sarga. Bū, milzens draudīgi norūca. Sargs tā pārbijās, ka zibenīgi iespurda pa caurumu otrā dēļa pusē. Urā, pārējā zivis sauca. Sargs izskatījās priecīgs. Šķiet, ka pirātu kuģa spoks tevi izglāba, Brūss smaidot bilda. Piedod, kaunīgi novilka Sargs. Es ļoti gribēju būt ceļa rādītājs. Tas nekas, Brūss laipni sacīja. Es nedrīkstēju jūs vest uz tik bīstamu vietu. Mums abiem vēl daudz jāmācās. Būsim draugi? Sargs bija sajūsmā par to, ka Brūss uz viņu nedusmojas. Draugi, viņš priecīgi iesaucās. Viņam pirmo reizi mūžā būs haizivju draugs.
ārējās zivtiņas uzgavilēja. Tas tik bija piedzīvojums. Mazliet vēlāk Nemo apciemoja Brūsu. Paldies, ka izglābi sargu, kaut arī viņš tevi ieslodzīja. Ai, nieks vien, Haizivs labsirdīgi atbildēja. Tam taču domāti draugi.